Es uzskatu, ka šodien uzņēmēji nezina, kādā veidā veidot attiecības ar politiķiem. Jo ik viens kontakts starp uzņēmēju un politiķi automātiski tiek traktēts kā potenciālais kaut kāds korupcijas notikums, ja, un cilvēki pat izvairās no iespējas par kaut ko runāt. Ja. Tas ir pilnīgs absurds. Neviens nebrīnās, kad princis Čārlis, kas ceļo pa pasauli, bieži brauc un lobē sava Lielbritānijas biznesa intereses. Ja viens vai otrs karalis, kurš pārstāv savu valsti, brauc uz citām pasaules valstīm, ka viņš pirmkārt brauc, lai aizstāvētu savas valsts biznesa intereses. Ja citu valstu premjeri un prezidenti brauc un lobē biznesu, tas ir tikai pareizi. Latvijā, diemžēl, visi sagriezies kājām gaisā, un cilvēki nezin un nesaprot, ka drīkst tā rīkoties. Un es uzskatu, ka tāpēc būtu jāmaina šī kārtība, un tā kā šodien reizi nedēļā notiek valdības sēdes, tad būtu nepieciešams pēc iespējas mazāk laika veltīt birokrātiskiem jautājumiem un vairāk laika veltīt praktiskiem, reāliem jautājumiem. Proti, sadarbojoties ar Tirdzniecības rūpniecības kameru, darba devēju konfederāciju, ar ikvienu citu asociāciju, ar ikvienu citu uzņēmumu, kuram ir jebkādas idejas, plāni investēt Latvijā, radīt projektus un tā tālāk, lai viņiem būtu iespēja tikties patiešo runāt ar ministriem, ar valdību, nevis tikai ar kaut kādiem ierēģiem, kuri dara visu iespējamo, lai šo biznesu apstādinātu un neveicinātu.